Mani sauc Roberts Meiers, es esmu SIA Tāla 1 valdes loceklis, un es jūs iepazīstināšu ar pilaru jaunākās A klases birojēkas New Hansa inženiertehniskajiem risinājumiem, būvēti saliekamā dzelzbetona paneļu risinājumā. New Hansa biroja ēka ir energoefektīvākā ēka Rīgā, kas iegūsi prestižu ilgspējīgākās ēkas Baltijā apbalvojumu. Arī ēkas dizains tika veidots rūpējoties par pilsētu un vidi mums apkārt. Tā kā ēka atrodas Rīgas centra vēsturiskajā aizsargjoslā, rūpējoties par to, lai tiktu samazināts CO2 nospiedums, kā arī telpu nomnieku izmaksas, esam New Hansa biroja ēkas būvniecībā izmantojuši vairākus inovatīvus materiālus un risinājumus, kas jau būvniecības laikā saskaņoti gan ar būvmateriālu piegādātājiem, gan ar apsaimniekotāju. Apkures gada patēriņš ēkā ir 28 kWh uz kvadrātmetru. Kopējais enerģijas gada patēriņš ēkā ir 75 kWh uz kvadrātmetru. Ēkā ir uzstādīta gandrīz 2 miljonu eiro vērta ēkas vadības sistēma jeb BMS, kas reāla laikā monitorē un vada visus ēkas parametrus, gan ventilāciju, gan apkuri, dzēsēšanu, logu žalūzijas, un laikus informē apsaimniekotāju par noplūdēm, pārtēriņiem, kā arī katra klienta individuālajiem uzvedības modeļiem. Ēkā ir uzstādīta ļoti jaudīga ventilācijas sistēma, kas nodrošina līdz pat 72 kubikmetriem gaisa uz katru darbinieku stundā. Bet ēkas vadības sistēma ļauj individuāli pielāgot katra īrnieka vajadzībām gaisa daudzumu telpā un telpu temperatūru katrai atsevišķai biroja telpai. Tās ļauj maksimāli optimizēt patērētos energoresursus un samazināt komunālo pakalpojumu izmaksas. Lai vēl vairāk optimizētu ventilācijas un apkuras enerģijas patēriņu, uz New Hansa biroja ēkas jumta esam uzstādījuši free cooling pasīvās dzēsēšanas sistēmu, kas vasarā mums ļauj izmantot bezmaksas vēso naktsgaisu, lai ēku dzēsētu, un rudenī pretējā virzienā izmantotu dienas silto gaisu, lai ēku sildītu. Telpās uzstādītās čiltbīmu dzēsēšanas iekārtas ir pasīvas, kas nozīmē, ka tās nerada dzēsēšanai raksturīgo motoru dūkoņu vai citus trokšņus. Uz ēkas fasādes atrodas saules paneļi, kas ražo elektroenerģiju, un ēkai ir zaļie jumti. Tas ir 5 līdz 10 cm biezs augsnes slānis ar zemsedzes augiem, kas nodrošina to, lai augšējie ēkas stāvi nepārkarstu, kā arī samazina notekūdeņu daudzumu, kas tiek novadīts pilsētas sistēmā. Katrā ēkas telpā ir uzstādīti CO2 sensori, kas individuāli pielāgo ventilācijas jaudu birojā, uzturot visās telpās svaigu un ar skābekli bagātu gaisu, pat neatverot logus. New Hansa biroja ēkā ir izmantot alumīnija konstrukcijas logi ar siltumnoturības koeficientu 0,75. Logi ir aprīkoti ar automātiskām žalūzijām, kas aizveras un atveras atkarībā no saules starojuma daudzuma un temperatūras, tādējādi vēl vairāk samazinot ēkas siltumslodzi. Mūsu ēkā ir uzstādīti Kone monospējas lifti, kas ne tikai pārvieto mūsu nomniekus starp stāviem, bet arī ražo elektrību. Līdz pat 30% no patērētās elektroenerģijas tie atgūst pārvietojoties lejup. Katram biroja telpu nomniekam ir pieejami savi individuālie visu komunālo pakalpojumu skaitītāji, kas ļauj sekot līdz savām izmaksām. Nāc un apskati vismodernāko un visenergoefektīvāko biroja ēku Rīgā, New Hansa, Mihaila Tāla ielā 1, un atrod savam uzņēmumam jaunās mājas.